Labdien! Šodien atkal esam Bauskas dzīves laikraksta studijā un tiekamies ar brāļiem Kaufmaņiem, Dāvi Kaufmani un Lauri Kaufmani. Var droši kāds pateikt, kurš jūs esat, jo es zinu, ka ne visi jūs vienmēr atšķir. Jā, labdien! Sveiki, jā, esmu Lauris, un tas ir mans viņa brālis Dāvis. Jā. Brāļus mēs aicinājām tāpēc, ka viņiem tā gadījās nesen paceļot uz Itāliju, Olimpiskās spēles. Un tā ir sanāca, ka mēs Bauskas dzīvē esam jūsu gaitām sekojuši jau kopš 2015. gada, ja nekļūdos. Savulaik vieglatlētikā, bet varbūt jūs pastāstiet, no kurienes jūs esat un kur bērnībā mācījāties, ko pabeidzāt un kā vispār līdz sportām nonācāt tajā visā sistēmā. Jā, pamatskolā gājām Īslīdz pamatskolā. Tobrīd viņa bija Īslīdz vidusskola, jā, bet šobrīd jau ir pamatskola. Un līdz 9. klasē, jau 9. klases pusgadā mēs aizgājām mācīties uz Mūrienes par ģimnāziju. Jā, sākām ar vieglatlētiku. Savulaik bija tāds skolā treneris Renārs Upkus. Pamanīja, ka varbūt esam nedaudz ātrāk, nedaudz attīstītāk, un uzreiz ieteica, ka jāiet pamēģināt sporta skolu treniņos. Aizgājām pie Ainas Indriksonas, un tiešām, laikam, salīdzinoši bija diezgan labi. Attiecīgi centāmies jau sacensībās piedalīties, uzrādījām jau samērā labus rezultātus, un tā tas arī sākās, laikam. Renārs Rupkus, teiksim tā, viņš arī kā ļoti aktīvs cilvēks. Vai kā jums pašam liekas, vai tam ir liela nozīme, kāds ir jums tajā brīdī tas sporta skolotājs, kad jūs sākat kaut kādus sportiskos tādus panākumus parādīt? Cik tas ietekmē jauniešiem? Pirmais bija arī tas, kurš ievirzīja, teica vienkārši, kad ir jāiet. Es domāju, nebūtu viņa ar savām domām, varbūt mēs te nebūtu pilnībā. Kas tobrīd vairāk aizņēma jūsu ikdienu? Es saprotu, mūzikas un mākslas skolā arī mācījāties, kaut ko apguvāt? Jā, mēs abi gājām mūzikas skolā. Es spēlēju saksofonu, Dāvis tolēja čelu. Un tas bija tas, jā, papildus arī deju kolektīvos piedalījāmies. Un tā bija mūsu vairāk kā ikdiena, nevis sports. Varbūt tobrīd ģimenē bija doma, ka jūs būs mūzikas karjera? Par cik māte ir mūzikas skolotāja, tad jā, viņai bija sapnis, kad uztaisīs vienu grupu. Kad abi varēs spēlēt kopā? Ģimenes grupa, jā, jo mums trešais brālis vecākais, viņš arī mūzikas skolā. Un viņš arī pabeidza mūzikas skolu. Jo mums tā arī, ka sākām apvienot sportu, sapratām, ka nebija visam laiks, attiecīgi nācās pamest. Kāda bija mammas reakcija tajā brīdī, kad saprata, ka tie bērni neīsteno ģimenes sapņus? Varbūt tas nebija ģimenes sapnis, tas bija tikai tāds mammas sapnis. Bet man jau pašam skolotājs aizgāja, beidza darba attiecības, un es tur tikai, man liekas, 2 gadus nomācījos. Ir labi vien, ka aizgāja, jo man tas īsti nesaistīja arī. Jā, es laikam 5 gadus nomācījos saksofonu. Pat palika 1 gads līdz pabeigšanai, bet beigās nevarējām savienot. Mammai arī pierādīja mājās to, ka var spēlēt, ka māku spēlēt. Ja vajadzēs, te varēšu, tad tā arī, es domāju, viņa varbūt toreiz paklausīja vairāk mūsu un saprata, ka varbūt jā, ka, ja tagad ir tas rezultāts, ko viņi jau grib, ka nākotnē būs, tad var arī nepabeigt un iegriezties vairāk sportam. Vārds, ko ģimene ieklausījās, un tajā brīdī, kādi bija šie pirmie starti, kurā momentā sapratāt, kad sports tas varētu būt jūsu tā brīža labākais, ar ko nodarboties? Vispār jau viss sākās, jā, mums tā nopietnāk, es teiktu, 8. klasē, bet tik un tā tie bija tikai 2 treniņi nedēļā. Tas jau nepaņem visu laiku, jo papildus vēl bija tautas dejas līdz 10. klasē. Bet daudz ko mainīja, jā, tāda aiziešana uz Mūrienes par ģimnāziju. Jo tur jau tā trenēšanās ir katru dienu pa 2 treniņiem, un arī citreiz brīvdienās paliek, vai tur atkal sezonā brīvdienās ir sacensības. Un varbūt arī tā, ka 3 nedēļas tu mājās neesi bijis.
Par Mūrjāņiem ir tā, ka citiem tas tā kā ļoti palīdz, citiem nevisai. Kāds jums bija progress tieši Mūrjāņu sporta ģimnāzijā? Kas varbūt tas, ko jūs tur ieguvāt, ko varētu paslavēt? Nu, sākumā bija tāds mazais šoks īstenībā, jo kā tu pieredzēsi mājās darīt, ko gribi. Kad ir brīvais laiks, ar draugiem satiecies, jau visu pazīsti, tev tur aizved kaut kāda skola, mežā. Tur nevienu nepazīsti, neviena drauga. Tās istabiņas arī nebija no tām jaunākajām. Un tad bija tāds neliels šoks, kad pamācījās tur kaut kādu pāris dienu un sapratu, ka nebūs. Ka reāli negribam tā, gribam atpakaļ mājās. Jā, mums jau trešajā dienā, kur mēs tur pavadījām, jau bija sapulce ar to brīdi vecmāmu, bija atbraukusi. Un, bija runa ar direktoru, saruna ar direktoru par to, ka mēs visi mēs negribam vairs tur un gribam iet projām. Bet to brīdi, kas bija tad direktors to brīdi? Es teiktu, neatcerēšos, bet viņš mums pierunāja palikt uz 2 nedēļām. Viņš teica, vai čaļi izturat 2 nedēļas. Un tad redzēt. Tad skatāmies, tad tiešām negribēsiet iet projām. Un, mēs, kā saka, vienojāmies un palikām tās 2 nedēļas. Pēc tam 2 nedēļām mēs jau iedzīvojāmies, iejutāmies un vairs projām. Tā arī notika, mēs vairs projām negribējām. Ieguvu jauns draugs, vairāk treneri jau sāk runāties un tad sapratu, ka varam. Ventspils jaunatnes olimpiāde. Kaut ko atceraties? Man liekas, ka jā. Kaut ko jau atceramies. Sprints skrēja toreiz, laikam. Lotgrūdi. Bet rezultāts neatceros, protams. Rezultāti bija šoki. Man liekas, man bija kāda 6. 7. vieta. Es skrēju, kad tik nebija par cik jauniešu kaut kāda grupa 300 metru barjeras. Jā, tāpat nebija vai 400. Man grūti. Varētu būt, ka 400. Tajā laikā man liekas, ka pat bija ātrāk par tevi. Tāpēc es sprintu mēģināju. Tu biji sprintā, jā. Es biju tīri sprintā jau vairāk. Lauris bija sprintā. Jā, kāpēc viņš piemina šo sprinta disciplīnu? Jo viņš arī vienmēr bijis smagāks par mani. Un skolā kaut kā mēs netrenējāmies līdz 5. klasē. Tur es biju ātrāks, tad līdz 9. Viņš bija. Jums jau ir tāda dviņu sacensība vienam ar otru. Kad vienmēr kaut kā savā ziņā mēs viens ar otru cīnāmies. Tas ir mājās, mēs tur vai kaujamies vai kaut ko tam līdzīgi. Un, tad bija laiki, kad Lauris skrēja ātrāk, viņš arī trenējās un viņam arī vairāk sanāca. Uz to brīdi jums jau bija arī kaut kāda paziņa starp citiem sportistiem, jo man tādas bildes, kur tev diezgan tādas draudzīgas emocijas pēc finiša ir dāvim tieši. Tāda sajūta, ka tas otrs cilvēks, ar kuru komunicē, ka viņš tev jau labi zināms, kurš arī bija trasē. Tie bija kaut kādi draugi, no ciemata. Devids Šumskis laikam bija. Arī Nē, es domāju, Ventspilī tieši. Tieši Ventspilī. Nē, tā ar viņu paušķinieki tikai mūsējiem bija, bet varbūt arī kādu pazinām jau. Caur tām sacensībām jau pirms olimpiādas. Tur jau, ja sāk trenēties, ir kādreiz, ka tur kaut ko iedraudzējās ar kādu vai izveidos kaut kāds labāks kontakts. 14, 15, 16 gads jums bija ļoti veiksmīgi. Es atceros, tur ir fotogrāfijas, kur jūs nesat Lielo Bauskas karogu novada sporta svētkos. Kā vispār to brīdi veidojās? Es saprotu, ka beigās Dāvis aizgāja vairāk uz daudzcīņu un Lauris uz diska mešanu. Kā jums tas progress pamazām notika? Kā jūs mēģinājāt saprast, kur labāk startēt? Tā jau mēs abi nezinājām, kas būs tas. It kā sākumā izmēģinām, un tad saprotu, ka it kā vairāk jau treniņos iet. Jā, attiecīgi sākumā man bija tas sprints. Dāvam arī viņš centās kaut ko, bet vairāk uz daudzcīņu jau uzreiz tendēja. Tad es pat atceros, Ventspils svarā notika sacensības, mēs abi pat daudzcīņām vienā piedalījāmies. Kad tu ieguvi 1. vietu un es 3. Varētu būt. Kaut kas tāds bija, jā. Interesanti. Bet tad tā dabīgi attīstoties, vienkārši man svars nāca klāt. Attiecīgi pēkšņi pēc pusgada Dāvs jau bija krietni ātrāks nekā es jau. Jā, un tas sapratu, tāpat tā ātruma īpašības ir, tad jāiet kaut ko lodi grūdīt. Līdzīgi, jā, ar to arī sanāca, aizgāja. Un, man liekas, ar to arī mēs arī sākām Mūrjāņu jau gaitas. Tev, ka treneris paskatījās uz mani, saprata, kad ir. Un uzaicināja arī uz Mūrjāņiem Gunter Gailīts. Attiecīgi, pēc tam arī pieņēmām lēmumu, ka Dāvs iet turpina to daudzcīņu Mūrjāņos un es eju uz locgrūšanu. Jā, jo tā desmitcīņa jau parasti ir
vismaz Latvijas līmenī, ja tu neesi konkrēti ļoti labs vienā disciplīnā, nu tad otra opcija ir vieglatlētikā, manuprāt, tā desmitcīņa. Jo tad tu arī tāds kaut vai viduvējs, bet visās disciplīnās, un tad tu vari ar tai kopsumā dabūt kādu to dalgotu vietu. Bet reāli mēs varam teikt, ka nav ļoti jābaidās pamainīt sporta veidus, ja jūt, ka tev kaut kas cits aiziet labāk, jo Lauris beidz ar diska mešanu. Jā. Es pilnīgi piekrītu, ka ja īpašības sapas, vēl kaut kas, piemēram, arī kā mēs aizgājām uz bobsleju, bija Murjāņos atlasa, dāvas kā daudzcīnieks pamēģina jau, viņu pieņem, es saprotu, ka man arī līdzīgas īpašības, arī esmu diezgan ātrs, un es arī gribu pamēģināt, un arī kā pēc gada pamēģinām, arī uzreiz man arī, protams, ka pieņem. Tāpēc tas, es domāju, tās sportiskās īpatnības ir stipri līdzīgas, tad nav jābaidās riskēt, un ir jāmēģina. Tas jau arī daudz, pieņemsim, aug jaunietis tur ģimenē, un vairāk jau, cik es varu secināt no savas pagātnes, kad varbūt tādi vecāki sapņi nevienmēr piepildās. Piemēram, ja mums mamma gribēja kaut kādu muzikas skolu un tā tālāk, bet ģimenē neviens pirms tam īsti nebija profesionāli sportojis. Mums vairāk tas nāca dabīgi, ka tā ir mūsu interese, mūsu griba, ka mēs to gribam, mums tas patīk. Un pieņemsim, ja nesanāk viena lieta, nav jau obligāti jāmet uzreiz mierā. Jā, var pamainīt tādas disciplīnas vai sporta veidus, bet sports jau palika. Jā. Vairākus gadus jūs bijāt Bauskas novada izlasē, var tā teikt. Varbūt kādas ir atmiņas no Valmieras olimpiādas, pieaugušo olimpiādas, ja atceraties. Jo Dāvis skrēja stafetē un simtniekā, Lauris meta disku. Es neatceros, bija 3. vieta vai tu 3. Rezultāts bija labs, bet... Man liekas, ka es netiku uz piedestāla. Man arī liekas, ka bišķi pietrūka. Jā, bet mēs tajā laikā jau arī, cik mums bija gadi, tā ir pieaugušo olimpiāda. Jā. Un mēs esam... Jūs, man liekas, vēl Murjāņos bijāt. Jā, un kad tīri tur... jā, var piekrist, ka nebija vienkārši attīstījušies. Tur jau spēks maz vēl, tehnikas nav attīstītas vispārējais, tāpēc... Man atkal bija, es to brīdi tiku ielikts labā komandā. Tur ar Jāni Baltušu, Girtu Dubinski, tur Raiva Vožnaka. Man atlika, var teikt, parādīt to savu labāko, un ar viņu uz viņu fona mēs tur, man liekas, 2. vietu toreiz izcīnījām. Tas bija laiks, kad Bauskai bija ļoti labas gan meiteņu, gan puišu komandas tieši stafetē. Jā. Tur jāpiekrīt. Pat ja varbūt nebija pirmie numuri Latvijā, tad bija ļoti tuvu tam, un tas automātiski deva ļoti labu rezultātu. Jo man arī tā bilde, kur sieviešu un vīriešu stafešu komanda kopā, tā kā noskaņas bija ļoti pozitīvs jums toreiz. Jā, tas gan. Bišķiņ tagad pāriet pie bobsleja, parunāsim arī par tādu tēmu kā traumas tomēr, jo, kā jūs to tiekat galā, jo es atceros 2017. gada janvāri, Dāvis bija ļoti trenējies, ļoti nobriedis, daudz ciņai gatavs, ziemas sacensības, 60 metru kramps kājā un viss beidzās. Kā tam vispār tiks pāri, ka tev pusgada darbs beidzas pirmajā disciplīnā, daudz cīņā? Jā, bija arī laiki, kad mēs, pieņemsim, tā pati grupa no Murjāņiem, kādi mēs esam 7 cilvēki, un Rīgas, Maskavas manēžā, Rīgas Daugavas, vecajā manēžā, jā. Un tur vienmēr ir augsts, un mēs kaut kā varbūt, protams, tagad jau domāt savādāk, bet tobrīd kāds muskulis, pieņemsim, priekšējais stilps tiek trenēts vairāk, attiecīgi aizmugurējais paliek, varbūt netik daudz trenēts, vai vairāk netiek likts koncentrēts uz kaut kādu lokanību. Un sākam 7 cilvēki, kur 3 jau 60 metros ierauja aizmugurēju hamstringu, mikro kaut kādu plīsumu dabūnu, un vēl kāds dabūna vēl citu traumu, un tikai kaut kādi 2 vai 3 finišē. Bet tā bija ikdiena. Tas nebija tā, ka tikai varbūt vienas sacensības. Tas bija diezgan bieži, jo man personīgi ar tām aizmugurītēm bija bieži vien varbūt arī nepareizs sprinta solis, un tikai kā skrien vai kaut kur pamaz iesildies un gatavs. Un trauma. Jā. Bet tas jau sākās ar vieglatlētiku.
Bet kā tam var būt psiholoģiski tik pāri, jo tāpēc pieminēsim to uzreiz, jo arī Olimpiādē Grantiņš pilots krīt, viņam trauma, viss pārtrūkst un starts nesanāk. Kā tam psiholoģiski tiks pāri, kad tu esi tam tomēr gatavojies? Uz Olimpiādu reāli varam teikt, tu gatavojies 4 gadus, kā beidzis, tu domā par nākamo. Ja? Kā tikt pāri tajā momentā, kad sabrūk būtībā viss, ko tu esi līdz šim plānojis? Jā, tobrīd tajā liktenīgajā braucienā Grantiņam es biju aizmugurē kā stūmējs. Un kopā kritām, jā, un kad bija tāds diezgan, es teiktu, pasmags kritiens, jo arī man tur vienu brīdī, ja piemēram bobsleja kamanām, mēs kā stūmēji turamies pie rāmja. Un pārsvarā, es teiktu, 99% kritienos tu spēji noturēties pie tā rāmja, bet šajā kritienā es atceros, kad man viena roka jau ir norauta no tā rāmja, un mazliet sāks tāda tā kā, panika, jo nav drošības sajūta. Es tur mēģinu aizķert ar roku tur tā kā vēzēju, lai noķertu to rāmi un turētos. Bet nošūsim, un tad es apstādinu tās kamandas, izvelkos ārā. Un redzu, kad Renārs tur vēl tā kā guļ, un viņš negrib tā kā līst ārā no tām kamanām. Bet pēc kāda laika labi viņš tur arī tā kā izlien. Un paliek tā kā uz ledus guļam, viņš tā kā nevēlas celties. Un labi atskrēja tur medicīnas darbinieki un trases darbinieki, uzliek viņam to šinu ap kaklu un rauj viņu kājās. Jā, kas varbūt nebija tobrīd korekta darbība pēc protokola, jo ja sportists pats neceļās, tad noteikti varētu būt kāda trauma, jā, un viņu vajadzētu uz nestuvēm vai atstāt lejā. Guļam. Bet tas ir treniņš, jā, un tomēr cik braucēji gaida augšā šo startu. Un ilgi to arī nevar darīt, varbūt tāpēc viņi rāva viņu augšā, lai tomēr to procesu pātrinātu. Bet tad, kad viņu palīdz viņam iet pa to ledu, es jau redzu, ka kāja viena velkās līdzi, un viņš tur ar kaut ko minēja, ka viņam ir nekustīgs, kaut ko nejūt. Un tad jau es sapratu, tāds, ja ir šāds sākums, ar to mēs nekur tālāk arī netiksim. Bet morāli jau komanda, protams, tas kaut ko iedragā, bet ir jāsamierinās ar situāciju un jāturpina domāt skaidri. Un tad jau redz, tomēr bija daudz dienas, tas notika 4. februārī. Un līdz sacensībām jau bija laiks gatavoties un nobriest. Tā kā ar to, es domāju, pārējā komanda arī tika galā. Jā, tas vienkārši ir sports. Principā, tu nekad nevari zināt, kad kaut kāda trauma, kad ir ārēji apstākļi, kāpēc kaut kāds slodzes lūzums, ko tu vispār nevari paredzēt. Tā viņš vienkārši ir. Ar to jāsamierinās. Labi. Pāriesim pie bobsleja. Kas varbūt ir tas, kāpēc ir tāda vēlme piedalīties šajā sporta veidā, pat ja tu esi nevis pilots, bet vienkārši sēdi aizmugurē? Jā, varbūt sākšu šo atbildi. Arī es esmu bijis bobsleja pilots 5 sezonas. Kaut arī ļoti daudz piloti, kas ir bijuši un braukuši un sasnieguši kaut kādus, kaut kā tur, piemēram, arī kā man bija junioru čempionāts. Ļoti daudzi vispār neizvēlās nekad vairs sēdēt kamanās kā stūmējs. Nekad tas nav variants, tad otra opcija ir pamest sportu. Es atkal par bobsleju cīnos un degu, un man šis komandas sporta veids vienmēr ir paticis, un es neredzēju opciju pamest. Man patīk būt tajā komandā iekšā un pilnveidoties, turpināt strādāt. Es vienkārši neredzēju citu variantu to brīdi. Kas ir tas, kas tik ļoti aizrauja? Būtībā tu esi ielicis, tu esi pielieties, un tu tur drebinies. Kur tas kaivs? Man liekas, tas, kad arī mēs uzreiz cīnījāmies, tā zemākais rangs, tas Eiropas kausa. Jo tātad tu cīnies jau Eiropā par lielām Eiropas kausā, par jau labākajiem. Ja tu esi kaut jau izsities, tad tu jau pasaulē esi pasaules kausos, jau pasaules čempionātos, Eiropas čempionātos un arī olimpiskās spēlēs. Jo tu uzreiz tiec uzēji augšā un tu jau cīnies ar labākajiem pasaulē. Manuprāt, tas ir diezgan labs. Nē, šeit, protams, mums ir jārunā par to, ka automātiski tur tiek ļoti labi un trenēti sportisti. Ja, šajā sporta veidā mēs to apzināmies. Es nezinu, cik liels jums ir konkurss uz tām vietām, bet es pieļauju, ka viņš ir diezgan liels, jo atlases notiek katru gadu.
Jā, atlases notiek katru gadu. Tagad jau tur redz tie cilvēki un jaunie sportisti, kas nāk un mēģina, ir arvien mazāk. Bet viens jau ir, jā, ka tur ir tādi labākie sportisti, bet otrs ir noturēties vispār izlasē. Jā. Jo mēs esam es esmu no 17. gada, Lauris no 18. gada. Un, tur jau arī kā citi ir no malas teikuši, tāds vilku bars. Nu, tā agrāk noteikti tā bija. Tagad jau mazliet mainās tas viss. Bet jau pirmkārt jau spiediens arī no treneriem. Nu, tur, ja redz, ka tev ir kaut kāds traumas vai tu netiec ar komandu līdzi, tu tiec atstumts vai tev palūdz aiziet. Arī tā ir bijis. Konkurence ļoti nopietna. Īpaši stūmē vidū. Jā, ka tu nezini nemaz savu nākotni, vai tu tur paliksi vai nepaliksi. Jo ir bijuši cilvēki, kas fiziskajos rādītājos ir ok, bet treneris redz, ka viņam tā motivācija mazliet mazinās, un tas rezultāts arī tā kā mazliet krītās ar katru gadu. Un viņam palūdz aiziet. Jā, lai gan varbūt sportists ir rēķinājies ar kaut kādu nākotni, neolimpisko sapni, bet viņš laicīgi ir apturēts. Arī tā ir bijis. Bet mazliet pieņemsim par iepriekšējo jautājumu. Es ticu, ka mums arī abiem patīk tā savā ziņā spriedze, spiedieni, ātrums, adrenalīns. Ja, vai pieņemsim, es tagad spētu sev iedomāties tādā mierīgā oficiālā darbā, tikai darot to noteikti, ka nē, kad ir vajadzīgs papildus kaut kādi noteikti spriedzes vai adrenalīna gūstoši treniņi. Kaut kas tam līdzīgs. Lai konkurence, lai būtu atkal labāki par kādiem citiem, lai mēs varam pārspēt viņus. Tas jau arī tas savā ziņā tāds azarts ir patīkami uzreiz likt to visu treniņos iekšā un arī pierādīt sevi. Nu, šeit es teikšu, manuprāt, skarbi, bet treneriem laikam ir taisnība, jo viņiem galu galā ir jāskatās par labāko rezultātu šajā ziņā. Bet šajā procesā, kas ir tas, nu, teiksim tā, ir tas lielais spriedzes moments ieskrienot, jā. Ja tur kādam kaut kas ne tā iztaisās vai ne tā ielas, tad jau vispār viss tur notrīc. Kā tas ir? Un kas notiek beigās, kad tu esi nofinišējis, jo neatkarīgi no rezultātu redz, ka viss tādi, jā, bez mazliet, nu, paldies Dievam, mēs nobraucām. Nu, tas stresiņš jau ir, varbūt pirms tu sāc skriet, tu sildies, saģērbies, sagatavojies, tas stresiņš jau uzkāp, kāpina, un tad tu aiziet pie tam kamerām, vēl stress ir, bet, nu, tiek līdz, ja tur, piemēram, piestājas pie tās ruskas, ieņem to sākuma pozīciju, nu, tas saprot, ka viss stresi nav, tu visi zini, kas jāizdara, un tu līdz pilnā. Jo tā, kad tu dod to visu no sevis, tajos, 30 metrus, ka tev jāskrien, tur nav laika ne domāt, ne skatīties apkārt, nekas, tu vienkārši dari maksimāli to savu darbu. Tur viss ir ļoti, ļoti automātiski atcerādās tajā brīdī, jā? Robotā iestrādāts jau un skrien, skaties pilots ielas, tas ielas, turreiz arī ielas iekšā aizmugurēs sauc hop, ka visiem jāsēžās, sēž un visam brauc. Bija kādreiz stāstīt par to, ka ir ļoti liela nozīme tam, kādi ir svari, vai ne, kad it kā vidū jābūt lielāka svara, tiem stūmējiem galā mazāka svara un tā tālāk. Cik tas reāli ir, vai tas tā strādā? Ja tas vienkārši kādreiz kāds bija kaut ko izdomājis? Es neteiktu, ka varbūt tam svaram ir tā tik liela nozīme pa vidam. Nu, pieņemsim, lieli sportisti kā 2. un 3. Bet parasti aizmugurē ir mazliet tāds vieglāks un mazāks. Tāpēc pirmkārt, lai veidot plūdlīniju, jo tad pēc pilota 2., 3. ir attiecīgi tāds ar lejupslīdi, lai viss ir tādā lejup plūdlīnijas formā. Un par to pēdējo runājot, ja ķegaci, bremzētāju. Viņam atkal ir ātrāk jāskrien. Nu, ir mazliet, lai to dabūtu, to inerces ātrumu, iegūtu pātrinājumu, ielicot iekšā kamanās. Jo, ja var pieņemsim 2. no sāna, 2. stūmēju, ielikt tādu atkal, kas ir tāds spēka stūmējs. Kurš iedod lielāku inerci uzreiz, jā? Kas uzreiz ar spēku sāk mocīt un izdara savu darbu, un viņš kā tāds smagāks cilvēks un lielāks ieliec iekšā un uzreiz aiz pilota, kur ir attiecīgi arī mazliet vairāk vietas, nu, tad tie pēdējie 2 tie noteikti, jā. Viņiem jābūt ātrākiem. Ir jābūt ātrākiem, jā, un tam pēdējiem ātrākiem. Kaut es esmu dzirdējis teoriju par to, ka, ja tu ieliec aizmugurē smagāku, it kā bobs nesās ātrāk. Bet mēs praksē neesam to. Bet te pašā laikā jāatbūt, lai tas smagākais ir ātrākais. Protams, jā, tur arī vajag to, lai ātri skrien. Un, piemēram, divnieku kamanām atkal ir labi, ja aizmugurē ir smagāks stūmējs. Vienu brīdi vāciešiem bija baigs tanks, es atceros. Tas jau bija labu laiku atpakaļ.
Jā, jo tad komandas ir arī stabilākas. Viņas ir stabilākas, viņas tik daudz neslīd uz sāniem, šīs sānslīdes ir mazāk. Un ja vēl viņš ir ātrs un spēcīgs, kā pārsvarā vāciešiem viņi izvēlas tos divnieku stūmējus, tad tur viņi vairs nav īsti arī ķerami vairs. Cik daudz tad jums iznāk varbūt tādā masā ielikt treniņos, cik ātrumā, kā to mēģina apvienot? Tur ir arī, pieņemsim, uz četrnieku, ja kopējais svars var būt 631 kg. Tur nav tā, ka ieliks 200 kg kādu un viņš... Tā fiziski nevar atrast 200 kg. Bet tad viņu nesanāk, jā. Nevarētu, nē. Ja tur pati komanda svar kādi 219, 218 kg, tad paliek rupi rēķinot 420 kg. Mazliet mazāk. Kur labi trenēt vīrieši, 4 tā tik arī sajiet. Jā, katram apmēram tur ir ap 105 kg. Bet tas ir ekipējumi kaut kas tāds. Jā, bet citreiz bijis tā, ka komanda ir diezgan pasmaga un sāk arī sevi ierobežot. Tur nedrīkst, pieņemsim, deserts ēst. Jā. Vai tur jāseko līdzi svaram un citreiz pat iesaka mazliet nomest vai visādi ir bijis. Ok. Jā. Tev savulaik, ja es pareizi atceros, bija pasaules junior čempionu tituls dāvim kā pilotam. Jā, 2022. gadā. Tas bija olimpiskais gads, kad es nekvalificēju četrnieku komandas uz Pekinas Olimpiskajām spēlēm. Jo es jau tur, pirmkārt, tā bija tāda rookie sezona ar četrnieku pasaules kausos. Sāk jau ar Eiropas kausos. Un tur daži kritieni, un tad vienu dienu pēc parasta treniņā man attiecīgi, ja tā varam spriest, bija sakrājies jau tāds uz smadzeņu satricinājumu. Un dienas beigās es jūtu, jau man ir augsts asinsspiediens un deniņi sāk pulsēt, un es saprotu, ka kaut kas nav labi. Un tad mēs secinājām, ka man ir iegūts šis smadzeņu satricinājums, un man bija jābeidz sezona. Un tas bija diezgan tā skumji, decembra vidū, kad es sevišķi ticēju tam, ka es varu tādu komandu aizvadīt uz Olimpiskajām spēlēm. Un, ar visu to smadzeņu satricinājumu un pauzi izgulēju. Un kaut kādā, man liekas, kad februārī vai janvāra beigās zvanīju augšā federācijas cilvēkiem un teicu, kad man ir jābrauc to junioru čempionātu. Es nevaru tā. Un, attiecīgi pielasīja man to komandu kaut kādu, kas nebija braucēji uz Olimpiskajām spēlēm. Iekšā, protams. Un tad es lidoju uz Innsbruku. Un aizbraucu, un varbūt divniekos man tik labi neveicās, bet četrniekos tā bija zelta medaļa. Par 2 sekundes simtaļām steidzot ir vāciešus. Jā, tas bija savā ziņā labs sasniegums. Jā, vienkārši tajā ziņā es tobrīd arī skatījos, ka notika tāda pilotu maiņa un pišķi pa maz laika bija, man liekas. Jā. Ieskrieties uz to visu. Ja tagad Grantiņš jau 3. gadu vismaz viņš ir pilots. Ja nekļūdos, vai pat 4. Tobrīd bija tāda Tobrīd uz 2. gadu parātu. Jā, sezonas sākumā bija ļoti interesanta situācija. Ar Rusmu sākot, kad mēs bijām 5 piloti. Bija Oskars Ķibermanis, Melbārdis, Ralfs Bērziņš. Tie vēl pieredzējušie. Jā, es un aiz manis bija Emils Cipulis. Mēs bijām 5 gabali, kur vienkārši tobrīd treneris saprata, ka mēs nevaram 5 komandas izveidot. Stūmai nav tik daudz, un arī noteikti budžeta jautājums. Bet, ja nekļūdos, tad tobrīd bija tas, ka vai abi vai viens no Melbārdas ar Ķibermani bija potenciāli, kur visi gaidīja, ka viņi startēs, un viens no viņiem atkrita. Jā, tieši tā. Un tad viss sanāca. Šo te stāstu bija tā, jau tajā brīdī tur bija saruna ar Ralfu Bērziņu, ka Ralfs Bērziņš neturpināja šo te sezonu ar mums kopā. Jā. Un tad Sandis Prūss rēķinājās ar Melbārdu un Ķibermani. Melbārdis atkal atkārtoti dabūja šo muguras traumu treniņu procesā. Un es no tāda 4. pilota, bez tāda četrnieku pieredzes, tiku iemests jau kā 2. pilots. Jā. Un sākot šo sezonu, kad tādas nianses kaut kādās Norvēģijas trasēs, Altenbergās, ja nav braukts četrnieku, tur es pat nezinu, šausmīgi reti, kuram vispār ar pirmo viss tiek. Sanāk un 100%, jo tā pieredze ir jāiegūst. Ir sevišķi, ja pasaules kausos tie ir tikai 2 treniņi, 2 treniņu dienas.
kā piemēru varam pieminēt, mums tagad ir Bauskas novadā arī kaut kad vajadzētu uzsākt interviju, ir Formula 4 ūdenslaivām pilots Nils Slakteris, kurš uzvarēja Formula 4 laivām. Un viņš, man liekas, stāstīja pareizi atceros, ka pirms tam pavasarī Liepājas kanālā 500 stundas ar savu laivu vienkārši 500 stundas nobrauc. Ja, ja tev nav apakšā šis nepārtrauktais lielais darbs, tad vai tu esi fantastisks talants, jeb arī reizēm brīnumi nenotiek. Jā, un attiecīgi, es jau to brīdi arī pieņemsim. Ja man nebūtu sanācis ar to četrnieku, varbūt tur atgāzties un dabūt šo smadzeņu satricinājumu, es jau ar divnieku arī būtu ļoti brīvi kvalificējies Olimpiskajām spēlēm, jo to brīdi vēl nebija nosacījums, ka tu drīkst kvalificēties tikai ar divnieku un četrnieku. Tādu ņemot vērā kopvērtējumu rangu punktus. Jā, bet pirmās Olimpiskās spēles dāvima aizgāja, diemžēl. Ne tikai man, tas man tā bija liela vilšanās, ja nopietni. Es biju jau noskaņojies, ka man būs kārtējs olimpietis. Man arī bija tāda. Man liekas, mums pat bija intervija, ne? Jā, kaut kad pēc tam, jo es arī tam biju noskaņojies. Pirms tam iepriekšējā sezonā ar divnieku kamanām es varēju tur Eiropas kausā braukt medaļās. Un es kopvērtējumu arī izcīnīju 2. vietu. Un man arī padevās diezgan labi. Ļoti labs atmiņas no tā gada ir. Jo tas bija diezgan smags tāds periods manā dzīvē, kad es pēc tam, pēc šīs junioru čempionāta titula, tur vēl pat nākamo sezonu iesākot, es pat biju gatavs pamest visu, pielikt punktu. Bet tomēr tur saprotot lietas, kas manā dzīvē nes man baudu uz tādu sportu, un to it sevišķi bobsleju nevarēja apstādināt. Nevarēja izņemt no savas dzīves, un es turpināju kā stūmējs. Ļoti labi. Kā mēs esam runājam, visu laiku cilvēki ir gatavi kaut ko pamainīt. Jā, un patīkami, ja tas izdodas. Tālāk, 4 gadi starp olimpiāžu periods. Neteiksim, ka latviešiem būtu kaut kādi lielie panākumi, bet desmitniekā mēs ik pa brīdim esam. Braucam. Kā mums tur veicas šobrīd bobslejā līdz Olimpiskām spēlēm. 3. vieta Innsbrukā, kur es pamanījos sajaukt, kuram brālim ir medaļa. Jā, sanāca nobraukt grantiņu Eiropas kausā. Innsbrukā diezgan ok, bija gan starti, gan attiecīgi finiši. 3. vieta vismaz. Jums bija ļoti spēcīga kompānija, cik es zinu, jo tur neviens atradās, kam vajadzēja ieskaitīt punktus uz olimpiādi. Jā, tam piekrīt arī citi pasaules klases augsta līmeņa sportisti brauc, tikai tāpēc, ka pietrūka tie 1 vai 2 sacensības un sastādījums to konkurenci. Bet ar visu to mēs parādījām, Grantiņš parādīja to, ka viņš arī spēja labi nobraukt, labi iestumt, un kad tiešām arī sanāca. Un tāpēc arī kāpam uz piedestālu. Cik pārliecinoši mēs tikām uz Olimpiskajām spēlēm? Vai tur bija kaut kādi jautājumi, vai būs 2 ekipāžas vai nebūs? Par cik mēs izvēlamies braukt uz Eiropas kausu, piepelnīties tos punktus. Attiecīgi mēs pat, kad ir pasaules kausa 1 sacensības, mēs pat tos dubultos aizvedījām gan divniekos, gan četrniekos. Un beigās pēc tiem punktiem, ja iekļūst 7 valsts ar 2 ekipāžām, mēs laikam kā 5. valsts. Kā 5. Tāpēc es teikšu, ka bija vēl rezerve. Mēs tā kā esam pieklājīgi. Sanāca, jā, jo redzēju, pilots Renārs Grantiņš pirms tam nebija braucis četrnieku kamanām Altenbergā. Un federācijā treneri attiecīgi laicīgi jau saprata to, ka labāk neriskējam un nebraucam Altenbergas pasaules kausa posmu, jo fiziski mēs varējām, bet aizbraucam uz Eiropas kausa posmu Innsbrukā, un turpat bija dubultposms un iegūstam attiecīgi mazāk punktus. Bet stabilitāte, jā. Labi. Tagad, pirms sākt runāt par olimpiādi, par Cortīnas trasi gribējās pāris vārdus. Es sekoju tam, kā jūs braucat. Un 4. virāža, ja es pareizi saskaitīju, viņi ir diezgan briesmīgi. Tas tā normāli ir, ka tur nāk ārā, un tad tu uzreiz nevis tā kā iznāc, bet tu tā kā iznāc un bums nokrīti. Tas arī citur tā ir, ja tas vienkārši šeit kaut kā ir uztaisīts. Man katru reizi likās, ka tas ļoti dīvaini.
Nu, tā ir tā kortinas rases īpatnība. Katrai rasei savējās tās virāžas, kas tādas interesantas ir. Un kortinē tieši bija tās pirmās 4, es pat teiktu, kas ir reiz straujas, asas, tev ātri jāreģē. Ja pa daudz, ja pa maz, atkal kļūdas, atkal slikti tur iziet ārā, sānslīdus, vēl kaut ko. Nu, jā, un kā pirms tā ceratā virāža, es pat teiktu arī otrā, tad tur ir tieši labi jāizbrauc jau pirms tam virāžas, lai tu tieši to nākošo virāžu var smuki paņemt, arī iziet ārā. Jā, tāda tehniska, tā 4. bija tāda tehniska, bet tas viss ir, kā Lauris teica, ķēdītā. Tas jau, ja tu neizdari darbiņu, jau varbūt dabūni sliktāk jau 3. attiecīgi jau 2. laicīgi ir jāizbrauc, lai tu smukāk izbrauktu 3. ātrāk spriestu kamanu jau uz izēju, un tas tāds ķēdes posms, es teiktu. Un kas ar tiem vāciešiem ir? Kāpēc viņiem uz beigām tik labi slīd? Jo augšpusē nevienmēr viņi visus apspēlē, bet uz beigām viņi smuki nobrauc. Pirmkārt jau, kad viņiem ražotājs FES investē diezgan lielu naudu. Valsts, protams, tur piešķir līdzekļus. Viņiem katru gadu pirmkārt ir jaunas kamanas. Viņi testē vēja tuneļos, arī tīpaši 4 kamanas, kur viņi skatās visu plūdlīniju, kā sēdēt stūmējiem, cik daudz maina tas, ja pieņemsim kādam tur galva kratās gar sāniem, vai kāds ir mazliet augstāk vai zemāk. Arī tas, pieņemsim, ka viņi ļoti perfekcionisti skatās perfekti uz tādu kopējo svaru. Ja tur nedrīkst pārsniegt 2 kamanām, tur kādi 400, pieņemsim, tur 420 kaut kādi kilogrami, tad viņi tur perfekti gandrīz būs atmērījuši līdz kaut kādam 1,5 kilogramam, līdz tam maksimālai robežai, ka tu vari tikt arī diskvalificēts. Mēs tik perfekti parasti nespējam to nomērīt. Mums ir parasti vismaz kādi 3 kg un vairāk tā rezerve. Tas ir varbūt tas arī, viņiem arī ir slieču apstrāde daudz profesionālākā līmenī. Viņiem ir izgudrota arī tāda slieču pulēšanas iekārta, kur tu uz naktī ieliec šīs slidu komplektu un no rīta izņem ārā un viņas ir perfekti nopulētas. Jā. Mēs esam vēl tādā, es neteiktu akmens laikmetā, bet mēs to darām ar roku, ar smilšpapīriem. Un beigās, tad tur varbūt ir tāda viegla apstrāde ar kaut kādu pulējumu ripu un pastām, vai citreiz tur kādu šķidro vasku vai parasto vasku uzliek jau tagad. Bet viņi ir tomēr tā citā līmenī un arī attiecīgi. Ja viņi nedabūna to zelta medaļu, tad viņiem vairs nav naudas un viņi nevienam nav vajadzīgi. Tad mēs varam teikt, ka bobslēgs šobrīd pasaulē ir diezgan prestižs sporta veids. Vienmēr varbūt ir bijis prestižs sporta veids bobslēgs. Arī cik tās komandas mums jau nav tā, ka mēs varam būt tā kā tur, nezinu, kaut kā biatlonā vai slēpošanā. Mēs esam, cik 27 komandas bija. Tas ir dārgs sporta veids, jā. Un, ja mēs paskatāmies tādu pieminam, ka kolēģis kamaneņbraucējus, viņiem arī tāds divniekos, cik bija 11, un dāmu divniekos, man liekas, tikai 9 katrs tur. Tā kā, tā arenas sporta veida, nav šausmīgi, kā saka, piepildīta, izplatīta ar ļoti daudz kvotām, un tur pieņemsim, nezinu, arī cik attiecīgi, cik ilgi iet sacensības, ja mēs tur būtu kādi 50 braucēji, 50 komandas, tas arī būs šausmīgi ievilktos un nespēja jau arī viņi noturēt ledus kvalitāti, ja ir ārā silts laiks, vai tas ir sacensības ir sāktas, pieņemsim, kādus 9. Diena iesilst, un tiem pēdējiem braucieniem jau tur ledus kļūst savādāks, jau viņš jau siltāks laiks paliek, ja tu trasi saldē mehāniski, mākslīgi saldē trasi, tas ledus arī kļūst savādāks, jā. Kādas varbūt ir tās labās atmiņas no olimpiādas, atklāšanas ceremonija vai... Es zinu, ka es intervēju daudzus pasaules čempionātu dalībniekus tam līdzīgi, un viņiem ļoti bieži ir tā, ka tikai es aizbraucu, es patrenējos, es apskatījos, atbraucu atpakaļ. Vai jums tomēr bija kaut kāda iespēja paskatīties, kas apkārt notiek, kaut kādu momentu arī izbaudīt? Es varbūt iesākšu, es tur biju ātrāk, es jau biju 1. februārī, Lauris pievienojās tikai 7. Es paspēju uz atklāšanas ceremoniju, bet šoreiz, ja cik es esmu dzirdējis no citiem, mums tā atklāšanas ceremonija bija pa 4 punktiem vienlaicīgi. Tas bija pirmo reizi tā? Tas bija tā pirmo reizi, un es neteiktu, ka es maksimāli izbaudīju šo atklāšanas procesu, jo pa lielam mums tas bija vienā ielā,
viens tāds, es teiktu, sudraba riņķis, kam tu izēji cauri, mazliet pa tādu skatuvīti paeja, un palielam tas arī bija viss. Jā, ja tādā Milānā tā visa atklāšanas ceremonija bija atkal tur varbūt ar kādu mākslinieku, mūziķi un tā tam līdzīgi. Bet vispār tas viss kopējais process, es domāju, ka mēs abi diezgan daudz izbaudījām kaut kādu to dzīvošanu olimpiskajā ciematā, to saucamās olimpiskās piespraudes, jeb pini, ar ko mainās un vienmēr ir mainījušies sportisti, kas tiek uz šīm olimpiskajām spēlēm. Tas bija tāds pirmo reizi mums process, ko savā ziņā arī varēja izbaudīt. Kādu citu sporta veidu arī paskatījāties? Kaut kam līdzjūtāt? Es varbūt pie trases pamatā tikai. Jā, pamatā pie trases Renes sporta veids, kamaniņbraucējs daudz skatījāmies. Arī bija daļa skeletons, bet bija kolēģi, kas aizbrauca uz biatlonu. Un man liekas, ka viņi arī kādu īsu brīdi redzēja kērlingu. Jā, bet mēs bijām klāt vismaz mūsu sudrabā. Jā. Kad Elīna nobrauca, tad mēs tiešām bijām klāt, atbalstījām, priecājāmies. Katrā ziņā es cik pasekoju, tad sudraba teorētiski man liekas, ka mēs varējām gaidīt, jo viņiem bija saldoši labi panākumi meitnei. Bet mūsu bronza šortrekā tas bija pilnīgi, jo Latvija un šortreks līdz šim likās pilnīgi kaut kas nesavienojams, negaidīts. Lai gan šortrekā arī savulaik ir bijis tas unikālais moments, kur Austrālijas čalis dabūja zeltu, tāpēc, ka viņam visās sacensībās kāds priekšā nokrita, viņš varēja startēt līdz pat finālam. Mums arī nedaudz tāda veiksmīga bija, jo es skatījos tos pamatsacensības un arī braucu, un kamēr kāds cits sāka nokrist, paķēra viņu līdzi un viss automātiski viņš arī tika finālā. Un tas viņam, manuprāt, ļoti labi pastūma uz augšu. Un finālā arī kāds nokrita. Un man liekas, arī jāsev pierāda. Ir tas moments, kur cilvēki netic, bet vienkārši saku, ka galvenais ir piedalīties. Un tad vienā momentā pēkšņi viss sakrīt. Bet manā tam olimpiskajām spēlēm, par cik es arī sanāca pabūt visilgāk, nostartēties četrnieku sacensībās un uzreiz arī braukt uz noslēguma ceremoniju, kas bija Veronā Kolīzijā. Likās kaut kas tāds iespaidīgs, jo pirmkārt, es vispār nekad nebiju bijis Kolīzijā. Tas man likās kaut kas wow, jau tā visa tā kultūra. Attiecīgi arī tā noslēguma ceremonija, kad var parādīt visiem, kā aiziet tur pāpli, visi skatās, visi filmē, priecājās. Un plus vēl arī visi tie pasniedza tos visus priekšnesumus, dziedāšanas, visu pārējo, tur gaismas šovi un tāds diezgan moderns. Es jau domāju, iešu iekšā kaut kas būs antīks, vēl kaut kas, bet mums tagad jau bija tāds nākošais līmenis jau. Tas arī likās tāds wow, kad nebija tik lielā pasākumā, es teikšu, piedalījies. Olimpiāda pats par sevi, kā bija tas iemesls, ka tas ir tā vērts, tā teikt. Es saprotu, ka pārsvarā vairāk vai mazāk tomēr profesionālais sports pārvēršas par tādu savu veidu rutīnu, bet tomēr Olimpiāda daudz tomēr redzam tādu virsotni tiem visiem pasākumiem sportiskiem, kuros piedalās. Es teiktu, ka jā, jo tas bija tā kā aizsotne visi jau tos olimpiskās spēlēs, jau bija tādi priecīgi, forši, mēs visi tur dzīvojam, visi kopā ēdam, ir tur izklaides iespējas nedaudz, ir tur vēl kaut kādas kopā sporta zāles, ir vēl kaut kas tāds, ka tu nejūties, ka tu esi vienkārši kaut kādā pasaules kaut posmā vai kas, ka tu tikai viesnīca, tur kaut kāds stadions, trase un visu un apakaļ. Tad tagad mēs visi bijām kopā, tur visu kaut ko izdarījām un tāds, uzreiz visi tā Vārds sakot, tas ir ļoti piepildīts pasākums. Jā, tā kā jūties dzīves, ka tu vari palikt tajā vietā, ka tev patīk reāli tā vieta, nevis tāda rutīna tiešām, ka tas un tas. Jā, jo tu jūties arī tāds tā kā novērtēts, un tu esi vienmēr kaut kāda varbūt ne mediju klātbūtne. Cilvēki ir priecīgi jau uz ielas tevi satikt, jau tur kaut ko fočējās, vai kāds ir priecīgs, tu viņam iedodot šo te olimpisko piespraudi, viņš tur uzreiz fans rodas tev un brauc atbalstīt bez mazais trasi jau. Tā kā tur ir. Jums arī tā lielāka uzmanība prezidents ierodas, jā, vēl kaut kas tā. Jā, arī bija forši sagaidīt prezidentu, jā, arī ne tikai olimpiskajā ciematā, bet kur mēs vēl viņu satikām. Trasē, man liekas, kad Tas bija Snoop Dogs atbraucis. Kas bija? Snoop Dogs. Reperis. Reperis. Tas bija trasē atbraucis. Tur daļa komanda paspēja viņu pat nofočēties. Ne visi to dabūja šo te kadru. Bet jā, tādas, jo varbūt
es jau pat smējos par tādu humoristisku pieeju. Varbūt sportistam jāsaka, ka rekords parādot piemēru, ka tu vari nofočēties ar Snoop Dogg, tā ir lielāka motivācija nekā kaut kas cits, ja nākt uz bobsleju. Vai ne? Pēc, var sakot, tu sāki 2013. gadā skriet, lai 2026. gadā varētu Snoop Dogg beidzot nobildēties, jo tas ir izdevies. Jā, tas bija baigais kuriositāts. Jo reti kurš vispār dzīvē satiek tādu tik tuvu. Jā. Jā, tāda personība. Jautājums Laurim, kādas atmiņas no braucieniem ir? Nu, sākumā jau bija tāds stresiņš, ka aiziet, ka tā ir olimpiskās spēles, vēl kaut kas. Bet kā sākas treniņi, tu sāki saprast, jā, atkal esam tie pašā. Tas līdzīgākā pasaules čempionātā ir tie treniņi, ir vispārējais. Un tāpēc tas stress nedaudz nokāpa līdz pat olimpiskajām dienai. Bet tad arī saproti, tās ir tāpat sacensības. Tu esi to darījis visu laiku, un tas stress īstenībā nebija tik liels. Tu arī aizēji uzkāpt to startu. Es neredzēju tos pa labi vairs ne tos cilvēkus, ne tos lielos fanu pūļus un visu pārējo, kas tur notiek. Es zinu, ka man ir darbs, man uzreiz koncentrēšanās tikai uz vienu, un es gāju un to izdarīju. Un, būtībā es teikšu, ka skatījos otrais brauciens, jums bija problemātisks, ja es pareizi atceros, bet salīdzinot ar citiem, kur neviens favorīts būtiski arī praktiski krita un bija vēl visādi, manuprāt, diezgan labi nobraucieni. Es teiktu, jā, kopumā, ka Lenda izdarīja ļoti labu darbu, diezgan daudz stabilu braucienu. Jā, vienīgais, tas otrais varbūt neizdevās tik labi, bet kopumā varbūt tas mums atņēma vienu, varbūt maksimums 2 vietas. Attiecīgi, ja mēs gribētu augstāk, atkal, tur nedaudz jāsāk strādāt arī pie starta ieskrējiena, lai būtu vēl ātrāks, lai mēs tiešām varētu cīnīties arī to top 6, top 3 iebraukt. Bet kopumā es teiktu, ka tas ir diezgan stabili, mēs visi bijām, visiem patika un palējām izdarījām visu to, ko varējām. Un kādas tās sajūtas ir, ka tu beigās stāvat jūs visi 4 un pēdējā braucienā jūs rāda un gribās jau, lai jūs rāda ilgāk, bet... Es teiktu, es biju priecīgs, es biju laimīgs. Tā bija mana debija. Iebraucam pat Olimpiskajās spēlēs top 10. Tas bija dzīves sapnis, sporta sapnis, tā ir visa sporta jēga. Kāpēc es šos visus gadus trenējos? Tāpēc es vienkārši biju laimīgs. Tā, man palikuši vēl 2 jautājumi. Pirmais, es saprotu, jums ir augstākās izglītības, un pat ja sportot beigsiet, jums ir ko darīt, jums ir ko strādāt, jūs kaut ko nodarbojaties tagad. Bauskā jūs vairs nedzīvojat, kur jūs tagad dzīvojat varbūt, un kādi ir tie dzīves plāni, ja beigsiet sportot? Jā, pašlaik es esmu apmetnies tuvāk Ķekavai. Un šī duālā karjera vienmēr bijuši svarīga. Arī vecāki to vienmēr teica, kad ir jāmācās. Tāpēc arī pēc Mūrjāņu sporta ģimnāzijas izvēlējāmies arī turpināt studēt. Abi gājām uz RTU. Es pabeidzu būvinženieriju, Dāvis pabeidza loģistikas ekonomiju, vadību. Un attiecīgi pabeidzām arī šīs universitātes un turpinot to visu paralēli darot. Sapratu, ka arī, ja pēc studijām esmu pabeidzis, arī strādāt tajā sfērā, arī būvniecībā. Dāvis kaut... Pirms Dāvis sāka par Mūrjāņiem un arī līdzīgām skolām bieži tā doma, ka ja viņi ir kaut kāda profesionālā skola, tad praktiskās, tās citas zinības, kuras iedod parastajā vidusskolā, ka tur nedaudz cieši. Bet jūs abi aizgājāt uz RTU. Jūs diezgan pamatīgi nopietni gatavojaties matemātiku, fiziku, visu to jūs... Jā, vispār pirms RTU es mazliet studēju arī Vidzemes augstskolā, bet tur es nevaru apvienot sportu ar mācībām. Bet RTU, jā, tāda duālā karjera, tā mums daudz palīdzēja. It īpaši, ja tur tika piedāvāts tādas īpašās budžeta vietas sportistiem. Jā, bet paša studiju laiks, jā, tur noteikti augstākā matemātika, tur man vairāk varbūt tādas ekonomikas un projektu vadības. Laurim atkal viss, kas ir saistīts ar būvmehānikām un tādām lietām. Bet redz, jau tie Mūrjāņi jau bija, ka tev vismaz mēs turējām tās mācības arī līmenī kopā ar sportu. Tas ir galvenais. Un šobrīd jau arī tās mācības bija paralēli bobslējam, jo visi šie gadi ir bijuši kopā ar bobsleju. Kad tu tās vispār studijām ir diezgan maz laika, jo lielāko savu gada laiku tu esi projām. Jau sākot varbūt ne tikai ziemas sezonu, kad tu esi maksimāli 100% projām, bet arī visas jau nometnes jau no
jūnija sākoties, tobrīd tās bija 2 nedēļas nometnē, 2 atpūtā. Visu laiku tu kaut ko dari, un tām studijām septembrī reāli fiziski, man liekas, mums bija pa visu pirmo semestrī kādus 4 nedēļas skolā, klātienē. Ļoti maz, jā. Ļoti maz, jā, un bija arī laiks, kad iekrita tas paralēli Covid laiks, kad to varēja apvienot attālināti. Daudziem varbūt tas, kā saka, bija iegansts vai nepalīdzēja atkal turpināt, bet mums tādā sporta līmenī, ko mēs daudz ko darām, tieši attālināti, mums tas palīdzēja. Burjāņos ir tīri, tur bija īstenībā tā, es nosacītu individuāli. Ja tu gribēji mācīties, ja tu uztvēri tās mācības diezgan, kad ir jāmācās, tad tu arī mācies, tad uzturēsi to savu līmeni, un mēs arī zinām, ka mēs iesim tālāk mācīties, tas nebūs mums beigas. Tur nav tā, ka ir tikai labi sporta pedagogi un pārējie kaut kādi, tur visos priekšmetos labi skolotāji. Tas diezgan ok, tur nav tā, ka tur liek tur dāvinu, tur atzīmes, vēl kaut ko piever acis. Nē, tāpat mums tas kritērija bija jāpilda, mēs tāpat mācījāmies tur klātienē un viss notikās. Tā kā tas bija, labi, arī vecākiem, varbūt paldies, viņi arī teica, ka vienmēr ir jāmācās, vienmēr augstas atzības jānes. Arī mums arī patika, teiksim, tā mācīties, un tas arī daudz palīdzēja. Un noslēdzot, līdz nākamajai olimpiādei tādi skarbi 4 gadi priekšā. Jānotur līmenis, ja grib noturēties, entuziasms, jācīnās ar tiem, kas, tā teikt, vēl nav tajā, kas nāk klāt, kā jūs paši teicāt, es nezinu, kurā brīdī var treneris pateikt. Kā jums izskatās tā? Nē, varbūt to, kad treneris var kaut ko atsījāt, tagad vairs nav tādi laiki, jo mums ir atkal šis bobslejs jāpopularizē un jāattīsta no jauna, es pat teiktu. Jo ir cilvēki, kas grib būt par pilotiem, arī tie kaut kādi jaunie censoņi. Un, ja vien mēs dabūtu vairāk stūmējus un varbūt arī lielāku budžetu tam visam, jo tagad tas vairs varbūt nav tik dārgi, kā tas bija agrāk, jo agrāk mums, redz, kā jau es minēju, no jūnija jau bija nometnes kaut kādā vietā, kur tev savi 11 sportisti plus personāls ir jāuztur. Tur uz 2 nedēļām jānodrošina gan ēšana, gan dzīvošana, gan sporta apstākļi, kas ir stadions vai svaru zāles. Tad šobrīd mums tā kopā būšana ir stipri mazāk, to visu var apvienot arī ar studijām vai ar pamatdarbu, jo pārsvarā mums ir individuālais treniņu plāns. Un tā jaunā sporta manēža Rīgā, kas ir jaunā, viņa jums palīdz tajā ziņā? Viņa ir kaut kāds atbalsts? Tur ir noteikti šī arī estikāda jaunā bobsleja un skeletonam paredzēta estikāda, bet skeletonisti viņu šobrīd neizmanto. Cik esmu dzirdējis, ka viņiem šis ar rokas vēzienu ir diezgan ierobežots attālums līdz konstrukcijai, un kad viņi labāk izmanto iespēju trenēties ledus estikādē Siguldā. Bet visa tā manēža, tur noteikti pirmkārt tas ir zem jumta, ir spēcīgi tur, lietus apstākļi vai kaut kāds vēsāks laiks, un mēs to varam darīt un trenēties. Jā, tiecīgi mēs viņu arī izmantojam, arī mums ir treniņu nometne speciāli Rīgā, kur mēs arī katru dienu vai katru otro braucam tur trenēties. Un es arī piekrītu tam, ka tas reāli palīdz. Ja sāksies ģimenes dzīve, bērni? Kaut kad jau sāksies, protams. Izdosies apvienot? Prioritātes. Kā pārējiem veicās tiem, kam jau ir šobrīd bērni kādam? Kā viņi tiek ar to galā? Es domāju, ka viņi kaut kādā ziņā jau tiek galā. Protams, mājās paliek tur sieva bērniem, un kad viņi grib redzēt to savu tēti, kurš sezonā aizbrauc un tur nosacīt uz 3-4 mēnešiem bez mazai pazūd. Jo, ja nekļūdos, tad olimpiādē bija runa par vienu no vāciešiem, kas pateica, ka viņš grib vairāk laika veltīt tieši ģimenei, kad viņš medaļu dabūjis un ar to viņš arī beigs. Jā, bet arī tām sportistu sievām vai draudzenēm, kas kuram, viņām ir arī, viņas jau iet arī un saprot, ar ko viņas ir kopā. Un tas sportists, tas ir šausmīgs tāds dzīves stils, kur sievietēm ir jāpielāgojas tomēr. Jo vīrs ir projām diezgan ilgu laiku, un citreiz, pieņemsim, arī prioritāte ir treniņam veltīt to visu savu enerģiju, nevis tur kaut kādiem fiziskiem darbiem, kas ir vajadzīgi to brīdi mājās. Un ļoti daudz, kas tiek pakārtots tam sportam, jo ar to ir jārēķinās, ka sports ir savā ziņā prioritāte. Bet, varam teikt, ka
plānos nākamā olimpiāda tomēr jums ir? Es teiktu, ka jā. Es tā gribētu teikt, jā. Tas ir atkal nākošais mērķis. Zinu, kas tas ir. Piedalījos, patika, gribu vēlreiz. Tātad tas ir tas dēļ, kā cīnīsies tagad vēl turpmāk. Vārds sakot, mums tagad ir kā skatītājiem un lasītājiem atliek sekot tiem visiem pakāpieniem, kas ir pasaules kausa katru gadu, čempionāti, viss tas, kā liksies kopā un notiks pilota attīstība. Tas viss process mums tagad būs acis priekšā. Gribētu jā, novēlēt, lai mēs tiekam un sekot līdzi, jā, kamēr ir tāda iespēja. Jo ne visiem viņa ir dota arī tāda bobsleja, jo tas ir tomēr specifisks sporta veids, kur ir ne tikai vajadzīgas sprinta īpašības vai spēka īpašības, jo ir bijuši gan ātri, gan arī spēcīgi. Ir bijuši arī tādi, kam ir gan dots spēks, gan ātrums, bet tieši tādu specifisku stumšanu, jo arī pilots izvēlas, lai tu esi spēcīgs kā stūmējs. Ne visiem tas sanāk. Un it sevišķi, ja mums tagad ir dota iespēja sevi pierādīt un turpināt, kāpēc to mest mierā. Jo es teiktu, ka tādas augstākās virsotnes jau mums vēl nav sasniegtas karjerā. Jā, tomēr gada atļauj, veselība atļauj. Jā, jo ļoti liels aspekts ir tā veselība. Jā. Jo traumā mēs ejam, varbūt mēs tā ļoti maz pieskārāmies tam tematam, bet traumā mēs ejam katru gadu. Jā. Vai nu tie ir kaut kādi cirkšņu iekaisumi, vai nu tur ierauti hamstringi, aizmugurē muskuļi. Vai citas lietas, kas ir bijušas gan kaut kādas ielaustas rības vai cita veida iekaisumi. Jo bobslejs nav viegls sporta veids ar visiem spiedieniem. Varbūt tie spiedieni pat mazāk, bet ir gadās arī kritieni. Un, tur tu nevari citreiz pat pasargāt, pieņemsim, dabūt mazliet satricinājumu vai kaut ko sadauzīt tā, ka tu, pieņemsim, beidzu sezonu. Man bija arī ne šī sezona, bet iepriekšējā, kad es beidzu, un man ir RRB, tur iekaisumi, kaulu tūs, kas uzmet ušās. Kad, pieņemsim, celim locītava īsti tev liekas, kad iet pa sauso, pēc sajūtām tādām personīgām. Visādi ir. Un mēs domāju, ka mēs arī tie gadi nav tā, ka mums ir kaut kādi 18. Nav arī 40. Nav arī 40, bet Olimpiskajā vienībā uz procedūrām mēs esam diezgan bieži viesi. Jā. Vārds sakot, ļoti cerēsim, ka tas jums ies secen. Un ar to arī beigsim šo interviju ar lielu cerību, ļoti lielu cerību, ka pēc 4 gadiem mēs varbūt tiekamies atkal par vienu to pašu. Es noslēgumā arī gribēju Bauskas dzīvē uzdāvināt šo olimpisko piesprādu. Wow! Paldies! Super! Pieriņu no Milānas Kortinas. Jā, labi. Paldies! Uz tikšanos nākamajās intervijās. Visu labu.